Sveiks, mans mīļais skatītāji! Šodien runāsim par tēmu, kas skar daudzas sievietes, bet par to nerunā. Tā ir piena sēnīte, jeb vaginālā kandidoze. Kā to atpazīt un kā ārstēt? Par šo runāsim ar ārsti ginekoloģi Olgu Plisko. Sveiki! Sveiki! Kas ir piena sēnīte? Piena sēnīte ir maksts infekcija, bet maksts infekcija, kā mēs saucam, tāda parastā maksts infekcija, to izsauc piena sēnīte, kā jau tas izriet no nosaukuma, rauga sēnīte. Latīniski piena sēnīte sauc par kandida, tāpēc arī tāds nosaukums kādreiz sanāk dzirdēt vulvaginālā vai vaginālā vai maksts kandidoze. No vārda kandida, kas no latīņu valodas tulkojumā nozīmē balts un spoža, viņa mikroskopā izskatās tāda balta un spoža un arī spīdīga. Un tā ir tāda salīdzinoši bieža problēma. Sievietēm ir aprēķināts, ka līdz apmēram 75% sieviešu vismaz reizi mūžā ar šo problēmu saskarās, un kaut kur 40–45% šī problēma var arī atkārtoties. Makstī dzīvo dažādas baktērijas, pamatā tās ir pienskābās baktērijas, bet arī piena sēnītes, tās kandidas nelielā daudzumā makstī dzīvo. Un viss ir labi, kamēr viss ir balansā, kamēr sēnītes tur ir ļoti maz. Bet ir kādi faktori, kas provocē to, ka tās sēnītes sāk vairoties, un tad arī sākās problēmas. Līdz ar to dot tādu garantiju, ka tas nekad dzīvē neatkārtosies, mēs nevaram. Bet, protams, pastāv iespēja, ka tas arī tiešām nav reizi dzīvē vai ir tikai vienu reizi. Doktor, kādi ir simptomi piena sēnītei? Piena sēnītei ir diezgan tipiski simptomi. Ļoti klasiski tā ir nieze, diskomforts makstī, kairinājuma sajūta un pastiprināti balti tādi biezpienveida graudaini izdalījumi. Tas ir tā ļoti tipiski. Pie ļoti smagiem simptomiem tas kairinājums var būt ļoti izteikts, var būt arī sāpes un sāpes urinācijas laikā, sāpes dzimumakta laikā, bet tā nieze un balta biezpienveida izdalījumi, tā ir tāda klasika, ja mēs tā varam teikt, ļoti tipiski. Vai ir kādi maldinoši simptomi? Varbūt tā ir cita sēnīte, cita infekcija? Protams, ir dažādas arī citādas maksta infekcijas, kas izpaužās ar pastiprinātiem izdalījumiem, ar kairinājumu sajūtu, varbūt kādreiz kāda nepatīkama smaka, ja, piemēram, bakteriālā vaginoze vai arī kādas seksuāli transmisīvas infekcijas, kā hlamīdijas, kuras biežāk norīt bez simptomiem, bet kādreiz ir tā kā, nereti gadās tā, ka sieviete domā vienu, jā, vai arī vispār viņai nav nekāda problēma. Viņai vienkārši ir izdalījumi, tāpēc, ka tā ir mūsu sievietes daba. Mums ir izdalījumi no maksas, tur mēs neko nevaram izdarīt. Bet sievietē liekas, ka tā ir piena sēnīte. Tā kā, protams, kādreiz domā vienu, bet beigās izrādās kaut kas cits, un tad ir jānāk pie ārsta, risināt šīs problēmas. Vēl es vēlējos pavaicāt, ja piena sēnīte atkārtojas regulāri, vai tas varētu būt kāda cita nopietnāka iekaisuma vai slimības rādītājs? Jā, piena sēnīte, ja mēs runājam par to, kāpēc viņa rodās, par tiem riska faktoriem, ja, ir arī mūsu imunitāte. Un, ja piena sēnīte atkārtojas ļoti bieži, tas var liecināt par to, ka kaut kas ar imūnosistēmu nav kārtībā. Un tādas biežākās saslimšanas, kas ir provocē piena sēnīte, ir HIV infekcija, ir cukurdiabēts, ir pacienti, kuriem kaut kāda iemesla dēļ jālieto zāles, kas nomāca imunitāti, pacienti, kuri lieto regulāri kaut kāda iemesla dēļ antibiotikas. Ja antibiotikām ir pilnīgi vienalga, kuras baktērijas viņas nomāca, arī maksta baktērijas, un tas ir arī viens no tādiem provocējošiem faktoriem piena sēnītei. Jā, tātad tās ir, tie ir medikamenti. Tas ir arī varbūt kādi ir veicinošie faktori piena sēnītei? Tātad tie jau ir manis minētie medikamenti, slimības, kas nomāca imunitāti, ir arī hormonālās izmaiņas, jo piena sēnītēm patīk, kad ir daudz mūsu galvenais sievišķīgais hormons estrogēns. Un tās situācijas, kad estrogēns ir daudz, tā ir grūtniecība, nereti grūtniecītēm šī problēma, sievietes, kuras lieto hormonāls preparāts, piemēram, hormonālo kontracepciju, tā var būt arī bieža problēma. Un kādreiz arī tāds dzīvesveids un mūsu paradumi, higienas paradumi, maksas skalošana, kas skaitās ļoti neveselīgs paradums, cieša sintētiski apakšveļa, karstums, teiksim, aizbraucot ekskursijā uz siltajām zemēm, jo karstums, silta, mitra vide arī var provocēt šo te uzliesmojumu.
Biežas karstas vannas. Arī varētu būt. Jā, tā kā vienmēr, kad pats sieviete nāk ar šādu biežu problēmu, mēs rūpīgi iztaujājam, ja, vai ir kāds no šiem te provocējošiem faktoriem. Un viens no tādiem paņēmieniem, kā izvairīties no uzliesmojumiem, ir mēģināt šo te faktoru kaut kādā veidā noņemt, ja tas, protams, ir iespējams. Un kā cukuru, vai tas arī ir veicinošais faktors? Kaut kādā mērā, jā. Un teiksim, ja diētā ir ļoti daudz saldumi, saldinātāji, saldas vielas, tad var mēģināt mainot šo te diētu, ja, arī šos uzliesmojumus mazināt. Doktor, kāda ir ārstēšanas metodes? Ārstēšana, ja mēs runājam par tādu pirmreizēju epizodu vai par retām epizodēm, ir salīdzinoši vienkārši. Ir speciāli precēnīšu preparāti, mēs viņus saucam azolu grupas, visu tie, kas beidzas ar azoli. Jā, tur flukonazols un sertakonazols un visādi citādi nosaukumi. Jā. Tos tad mēs arī lietojam. Var lietot lokāli svecīšu veidā, vai arī ārsts izraksta nepieciešamības gadījumā arī kapsulas vai tablets veidā. Saki, lūdzu, vai ir kas no jauna medicīnā izgudrots, varbūt kāda jauna aktīva viela tieši pret piena sēnīti? Jā, mums ir salīdzinoši nesen parādījusies jauna aktīva viela pieejama, sertakonazols, kas ir tāds jaunākās paaudzes šīs te azolu grupas līdzeklis, un viņam piemīt plaša iedarbība. Viņš iedarbojas uz dažādām tās kandītu sēnītīm, ja tos kandītus ir dažāds. Viņš arī darbojās tādā plašākā mērā arī uz baktērijām, tātad arī antibakteriālā iedarbība un laba pretiekaisuma un pretniezes iedarbība. Viņš ir pieejams svecīts formā, tur ir viena svecīta, kur ir vienreiz jāieliek makstī un iestājās arī labs un diezgan ātrs efekts. Doktor, ir kādas lietas, kas mums būtu savā ikdienas rutīnā jāievēro, lai izvairītos no piena sēnītes? Tas varbūt tā būtu diezgan sarežģīti, bet jāievēro pareizā higiēna, jāizvēlās pareizā apakšveļa, jābūt veseliem, jāseko savai veselībai. Ja ir kāda saslimšana, tad tā ir obligāti jāārstē, lai visi rādītāji ir labi. Un jāseko savai veselībai, jāseko arī savai diētai, un tad jau viss šīs problēmas, cerams, piemetīs mūs retāk. Jā, par higiēnu mazliet parunāsim atsevišķi. Kāda ir pareiza intīmā higiēna, lai izvairītos no piena sēnītes? Intīmai higiēnai noteikti jābūt, tad ir jāapmazgājās, ir jālieto speciāli mazgāšanas līdzekļi. Nav ieteicams lietot parastās ziepes vai parastās dušas želejas, ir speciāli intīmie līdzekļi ar pareizo sastāvu, pareizo pH, bez kairinātājiem, smaržinātājiem, krāsvielām un tā tālāk. Tā kā, ja ir nepieciešams kāda nopietnāka apmazgāšanās un ir jālieto kāds līdzeklis, tad lietot šādu. Visās citās reizēs var lietot vienkārši ūdeni, nelietot nekādus citus šķīdumus, kādus zilos graudiņus no kādas senākas pagātnes, un jāapmazgājas obligāti katru dienu. Un es jau minēju par maksas skalošanu, tad maksas skalošanu piekop nevajadzētu. Tas ir ļoti kaitīgs ieradums, tas izskalo arī tos labās baktērijas, un veicina to, ka kādas infekcijas makstī tad var rasties. Pēc visa dzirdētā es saprotu, ka piena sēnīte nav tā problemātiskā slimība, ka viņa ir ļoti vienkārši ārstējama, bet nevajadzētu viņu ne ielaist, ne arī paciest. Tas nozīmē, ka pat labam ir diezgan viegli viņu atrisināt. Jā, visbiežāk tas tā arī ir. Ir, protams, arī sarežģītāk gadījumi, bet jebkurā gadījumā arī kādreiz liekas, ka problēma varbūt ir vienkārša, varbūt ir vērts tomēr to savu ārstu apmeklēt. Jā, bet ja problēma nav ielaista, tad varbūt tās pats arī var piemeklēt sev attiecīgi ārstēšanas līdzekļus. Piena sēnīte ir bieži sastopama un nepatīkama intīmās veselības problēma. Kaginol, jaunākās paaudzes zāles ar aktīvo vielu sertakanozola nitrātu, tagad pieejams arī Latvijā. Kaginol pesārijas paredzēts vaginālas kandida sēnīšu infekcijas lokālai ārstēšanai. Tikai viens vaginālais pesārijas vienam ārstēšanas kursam. Lieto vakarā pirms gulētiešanas, ievedot to dziļi makstī. Varu lietot arī menstruāciju laikā, iznīcina piena sēnīti tieši makstī. Kaginol – moderna pieeja intīmai veselībai. Šodien uzzināsim svarīgākos faktus par siltumapgādi Rīgā, kas būtu jāzina ikvienam šīs pilsētas iedzīvotājam. Par to runāsim
ar Rīgas siltums valdes priekšsēdētāju Ilvaru Pētersonu kungu. Labdien, Pētersona kungs! Labdien! Paldies, ka piekritāt sarunai. Un sarunu es vēlētos sākt ar pašu sākumu. Kur tad rodās siltums, kas nonāk līdz mūsu mājām? Siltumenerģija rodās siltumavotos, kādam tā ir jāsaražo un kādam tā ir jāizgādā līdz mājai. Un tie esam aizgādājumi līdz mājai mēs, daļai arī saražojam. Un vienu daļu lielāko daļu mēs arī iepērkam. Lai tādu ģeogrāfiju tam visam piešķirtu, tad kas ir Rīgas kreisais krasts, kas ir Pārdaugava, Zolitūda, Ziepniekkalns, Bolderāja, Daugavgrīva. Tā puse visa ir tā, kur Rīgas siltums pats arī saražo visu. Un savukārt pārējo 2/3 no nepieciešamā siltumenerģijas apjoma tiek iepērkam. Tas ir labais krasts, tas ir Rīgas centrs, Vecrīga, Ķengaraks, Purciems, Pļaunieki. Protams, to lauvas tiesu no visu siltumenerģijas saražo Latvenergo. Tā Latvenergo ražošanai izmanto fosilo gāzi. Tā tas šobrīd ir. Ir arī mazie neatkarīgie ražotāji, kur izmanto biomasu. Tā kā tie šo bilanci mazliet izmaina, bet kopumā tāpēc Rīgā lielā mērā, teiksim, arī tarifa nosaka un izmaksas nosaka, cik ir gāzes cenas. Ir izveidots siltumenerģijas iepirkuma tirgus, un tas notiek tātad pēc ekonomiskā pakāpeniska principa, kur sākam ar lētāko, kurš mums piedāvāt un ejot uz augšu, kamēr sasniedzam nepieciešamo. Ir jāsaka tā, ka konkurence šobrīd pastāv tikai apmēram par, es teiktu, no tā kopējā maksimālās labā krasta slodzes apmēram par 20%. Un, lai arī veidot tādu labāku izpratni iedzīvotājiem, kāda tā loma Latvenergo. Latvenergo loma ir ārkārtīgi būtiska kā siltuma enerģijas ražotājiem, jo pilnībā labo krastu aizvietot bez Latvenergo ar ko citu nav iespējams. Jo Latvenergo ir atšķirība pret mazākajiem ir tāda, ka Latvenergo ir regulātora noteikts tarifs, un tas tarifs balstās uz gāzes cenu. Un, ja gāzes cena mainās, tad arī tarifs mainās. Protams, ka mēs aktīvi strādājam gan ar regulātoru, gan ar konkurences padomu, gan ar iesaistītām ministrijām un domājot risinot, jo ja neizdodas atrisināt šo jautājumu, kā panākt šī Latvenergo tarifa ietekmi mazāku, tad ir ļoti grūti kopējo Rīgas tarifu samazināt. Kā veidojās rēķins, ko es ik mēnesi kā rīdzinieks saņemu savā paskastītē? Te ir tāda interesanta sadaļa, ka mēs siltumenerģiju piegādājam līdz ēkai un uzskaitam to megavatstundās. Savukārt to, ko rēķinos redz pavisam, valstī ir apstiprināts, ministru kabineta apstiprināts 15 dažādas metodikas, kā tiek uzskaitīts. Kā tas ir aprēķināts jūsu rēķinos. Un to nosaka pati kopība kopā ar nama apsaimniekotāju. Tur mēs nepiedalāmies tajā. Un tāpēc veidojas tas, ka mēs kā piegādājam kā preci siltumenerģiju. Savukārt tā mūsu piegādātā prece, nama apsaimniekotājs, pamatojoties uz šiem aprēķiniem pēc konkrētās metodikas, pārēķina, piemēram, jūs rēķinos varat redzēt nereti 3 pozīcijas. Par apkuri tiek maksāts kvadrātmetros, par siltā ūdens uzsildīšanu kubikmetros. Jā. Un savukārt par cirkulāciju megavatstundās. Tā informācija ir pie nama apsaimniekotājiem, kādā veidā kāds aprēķins tiek izmantots šo pārēķinot. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka siltumenerģija, kas ir piegādāta mājai, ka tā tiek liederīgi izmantot. To mēs arī cenšamies saviem klientiem skaidrot, ka izturaties pret šo produktu atbildīgi. Ja, tas arī ne tikai tas būtībā maksāsiet tik, cik patērēsiet, bet arī mums jau vēl arī ilgtspējas mērķi un galu galā attiecamies arī atbildīgi pret planētu. Ja? Jo kopumā, teiksim, ja tur 50% no siltumenerģijas, kas ieiet ēkā, pēc tam izplūst caur sienām un logiem atmosfērā, tas īsti pareizi nav. Tāpēc noteikti, ka vajadzīgs ir šīs renovācijas, šīs ēku energoefektivitātes pasākumu, ēku siltināšanas, var sākt ar mazākām lietām. Es aicinātu padomāt par koplietošanas telpām, par šīm kāpņu telpām, koridoriem, kas ir, piemēram, renovē logus un durvis kāpņu telpās koridoros. 15–20% uz mājas patēriņu var ietaupīt. Un tās pavisam mazas izmaksas ir, piemēram, uz ēku. Ir nepieciešams uzstādīt kontrolieri uz siltummezglu. Tas darbs varbūt arī tur maksā kaut kādus dažus simtus eiro. Ja kopumā 1000–1500 eiro var padarīt siltummezglu attālināti vadāmu
kontrolējam, un tā rezultātā, piemēram, apkurs sezona var sākties automātiski, un apkur var pārtraukties automātiski, un apkur var ieslēgties automātiski. Ir jau tā labūtība. Mums tā ir viena no mūsu vērtībām, tā labūtība arī klientu. Mums ir svarīgi, ka jūs, teiksim, dzīvojat komfortā, jums ir silti kā klientam, ja, un jums nebūtu ikdienā jānodarbojas ar šādām lietām, jādomā, kā man tagad tur, domāt, kā man kaut ko salabot. Un, protams, kaut kādas lietas notiek jādara, bet tā kā vienreiz tajā visā ieguldīties un ilgtermiņā par šo lietu aizmirst un dzīvot vienkārši komfortabli. Un tagad laiks nelielai reklāmas pauzei. Tiekamies pēc tās! Mans mīļais skatītāji, tagad dosimies pie profesoras Laganovskas, lai uzzinātu jaunumus par acu veselību. Es, protams, operācijas laikā mazliet pastāstīšos arī vienkārši par operācijas to būtību. Jūs tur nebaidieties, būs jums arī jaunas zināšanas. Kataraktas operācijas praktiski visbiežāk veiktākās operācijas visā pasaulē, ar vislabāko operācijas iznākumu. Un praktiski, ja kādam jautā, kas tad ir tas mērķis, kāpēc ir jāoperē katarakta un kataraktas jāoperē, lai redze būtu kā jaunībā atkal. Lai noņemtu visu miglu, viss tas zodiņu augstāk, viss tas apduļķotais spogulis atkal būtu skaidrs. Tā, tad liksim zodiņu, tā, piespiedīsim pierīti un tad skatīsimies. Jā, tā izskatās viss labi. Tā, druciņi ieskatīsimies vēl iekšā tajā actiņā. Kas tad ir katarakta? Tātad, lai cilvēks redzētu, gaismas stariem ir jāiziet cauri visai acī un jākairina tīkleni. Ja? Un šis kairinājums no tīklenes tātad lēnām pāriet uz mūsu pakaušu daivu un mums veidojas attēls, un tad mēs redzam. Bet, lai šie gaismas stari varētu nonākt līdz tīklenei, jo cilvēks principā redz ar tīkleni, ja? Un tad ir jābūt dzidrām visām šīm vidēm. Un katarakta tā ir slimība, kuras gadījumā apduļķojas lēca. Где-то в сентябре я уже не могла сама выходить одна дорогу. Видела просто, что есть дорога, но могла сойти с дороги. В общем, в сопровождении только ходила. Я уже, говорю, в магазине тоже ничего не могла. Šī bija arī tāda samērā sarežģīta pacienta, tīri tādā psiholoģiskā ziņā, jo viņai bija tas gadījums, kad viņai bija cita blakus slimība, glaukoma. Un principā šīs glaukomas dēļ, jo glaukoma ir tāda slimība, kuras rezultātā redze pazūd pilnībā, ja? Tad viņai vienā acī šī redze bija pilnībā zudusi glaukomas dēļ. Un līdz ar to, protams, ka viņai izšķirties par operāciju savā praktiski vienīgajā acī, protams, ka bija sarežģīti. Ja? Un tāpēc viņa, kā saka, nogaidīja līdz tam brīdim, kad jau neredzēja pavisam. Ja? Bet, principā, mēs neiesakam pacientiem gaidīt līdz piedzējuma brīdim, jo tie ir tehniski. Vieglāk ir izoperēt tad, kad vēl pacients, kad šī katarakta nav pārāk gatava. Duļķēnā lēca tagad mums ir laukā. Mēs izpildīsim to lēcas kapsulas maisu ar tādu speciālu vielu, kas viņu noturēs savā pozīcijā, lai mēs tajā vietņā, kur bija duļķēnā lēca, varētu ielikt mākslīgo lēcu. Tā mākslīgā lēca arī šitādi mums arī izskatās. Tas tiks ievietots konkrētā pacienta actiņām. Ir jāsaka tā, ka kataraktai tādu īpašu simptomu vispār nav. Nekas nesāp. Vienkārši paliek lēnām tāda miglaināka redze. Un cilvēks vienkārši sāk sliktāk redzēt.
Un parasti cilvēki, kuri neapmeklē acu ārstu regulāri, kā mēs to iesakām reizi gadā, parasti viņi to konstatē tad, kad viņi jau redz kaut kur apmēram 3-4 rindiņas uz tabulas, un viņiem sāk parādīties problēmas ar lasīšanu. Nu, kad vairs nevar lasīt normālu tekstu, ne ar, ne bez brillēm, tad pacienti, kuri tā, nu kā saka, nav īpaši vērsti uz profilaktiskām apskatēm. Un kataraktas slimniekiem diezgan bieži ir vērojami tādas simptomas kā priekšmetu vai nu dubultošanās vai pat trīskāršošanās. Un viņi saka, bet viņi nav tāda uzmācīgi, ja? Bet viņi saka, ka es kādreiz paskatos un es redzu, nu, ka tur aug 3 kociņi dārzā, nevis tikai 1. Ja? Mūsu dienās tomēr tāda pamat ārstēšanas metode kataraktei ir lēcas nomaiņa, tātad operācija. Un tagad šīs operācijas aizvien uzlabojās, kļūst aizvien mazāki griezieni, aizvien saudzīgāka ultraskaņa, aizvien labākas lēcas, kuras tiek implantētas. Un principā šodien kataraktas ārstēšana ir operācija. Un uz jūsu jautājumu, vai var gaidīt, ir šeit jāsaka tā, ka principā var lielākai daļai cilvēku nekas arī nenotiek, ja viņi gaida tikmēr, kamēr šī redze pazūd pavisam. Un tad arī var izoperēt kataraktu un lielākai daļai redze atgriezīsies. Diemžēl ne visiem pacientiem mēs vienmēr varam solīt acis plati vaļā. Solīt tas, ka tā redze būs tik laba, jo ir arī citas acis saslimšanas, kuras praktiski nav ārstētas vai tomēr aizgājušas tālu, ja mēs nevaram pārāk labi ietekmēt. Un viena no tādām saslimšanām, kas mūsdienās rietumu pasaulē tomēr diezgan smagi skar redzi, ir glaukoma. Un glaukoma, protams, ir neizbēgami sastopama arī kataraktas pacientiem. Ja mēs runājam par vecāku gadagājumu cilvēkiem, jau sākās arvien lielākas problēmas. Man pašam vecmammu, es tikai 4. reizi dabūju uz operāciju galda. Jo pirmās 3 reizes, kad mēs viņu pierakstījām uz operāciju un jau principā sagatavojām visu izdarīt, viņi vienkārši neiekāpa autobusā un neatbrauc. Šādi gadījumi nav retums, ir samērā bieži. Kāda ir šo veco cilvēku motivācija, ka galu galā man jau vairs daudz nav palicis, es jau tāpat kaut bišķiņu redzu. Īstenībā tā nav, un bieži vien tā redze mums ir tik strauji pastināsies, ka tie pacienti pat neredz, cik pirksti ir apmēram 300 cm attālā no pacienta sejas. Es to mēģinu vecmamai skaidrot, un arī ieskaidroju. Tādi klišejiskākie spēka vārdi ir, ja tu vēlies redzēt mazbērnus, tad dodamies uz операцию. Операция абсолютно безболезненна, и поэтому сделали операцию, все нормально. Здесь я вам говорю, что я жалею, что, наверное, надо было весной все-таки. Но я вам говорю, вот чувство страха. Если бы не было этого опыта, я бы, наверное, пошла и не думала. Но зато, когда я сошла, после операции на кресло села и увидела глаза медсестры, у меня уже сразу шок был. А медсестра позвонила сыну, привезли меня в палату, и я за 1,5 месяца наконец увидела лица своих детей. Это был восторг. Tā, Petersons kundze, viss kārtībā. Vajadzētu būt arī stipri gaišākai tai redzītei. Ja? Tas, ka pacients atgūst redzi, tas jau ir tas lielākais gandrījums. Jo dažreiz jau ir tā, ka atnāk pacients, ir bijuši gadījumi, viņš ir tiešām akls, ir pilnībā kurls, viņš ir vedams pie rokas. Un ja mēs viņam vienu aci jau izoperējam, viņš uzreiz sāk redzēt, viņš ir laimīgs, jo tad mēs atgūstam viņam kaut kādu tādu savu to dzīves redzējumu. Ja viņš ievada ratiņos aiz rokas, un pats viņš aizskrien mājās pie atšķīnai pie stūras, tas ir gandrījums. Šajā sezonā visi stāsti ir izstāstīti. Lai jums brīnišķīga vasara! Tiekamies septembrī!